Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs kopīgi pārdomāsim Dieva vārdus no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Jēkabs un Jānis, Zebedeja dēli, piegāja pie Jēzus un sacīja: Skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūgsim. Viņš tiem jautāja: Ko jūs gribat, lai es jums daru? Un tie sacīja: Dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā, viens pie tavas labās rokas un otrs pie kreisās. Bet Jēzus tiem sacīja: Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts? Un tie viņam sacīja: Mēs varam. Bet Jēzus tiem teica: To biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet, un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Un kad tie 10 to dzirdēja, tie saskaitās uz Jēkabu un Jāni, un viņus pieaicinājis Jēzus tiem sacīja: Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņi varanie ir varmācīgi pret tām. Bet tā, lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir visu vergs. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Āmen. Nāc, mīļais Kungs un Dievs, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Varat apsēsties. Iztēlosimies situāciju. Mēs ar kādu savu labāko draugu vai draudzeni esam norunājuši satikšanos. Mēs ilgojamies pēc šī satikšanās brīža, un mēs jau prātā cilājam un iztēlojamies, kāda šī satikšanās varētu būt. Mēs jau pārdomājam, kā tas viss izskatīsies un ko mēs runāsim. Un tad mēs norunātajā laikā, norunātā vietā ierodamies, un tur pretīm nav mūsu labākais draugs vai draudzene, bet gan kāds cits cilvēks. Tas saka, jūsu draugs vai draudzene nevarēs ierasties, no tev tagad būs jāsatiekas un jārunā ar mani. Šādā situācijā kādas sajūtas mūs pārņemta? Droši vien vilšanās sajūta, sašutums, nemieris, raizes. Kas tagad notiek? Kur tad ir mans labākais draugs vai draudzene? Topošajiem draudzes locekļiem parasti es mācu, ka dievkalpojumi ir mūsu un Dieva satikšanās vieta. Tie ir mūsu randiņi, kuros mēs kopjam un uzturam savas attiecības. Bet tas svarīgākais jau ir tajā, ka mēs atnākot uz dievkalpojumu, tur sastopam savu labāko draugu Jēzu. Jo tikai viņu vien šeit mums ir jāmeklē, ap viņu vien mūsu domām un cerībām ir jāraisās. Jo tikai draudzībai ar viņu ir mūžības vērtība. Bet ne tikai tas, Jēzus pats ir vērtība, labākais ieguvums, iedrošinājums, stiprums un padoms. Tāpēc nākot kalpot, es nevēlos jums dot neko citu, kā vien Jēzu. Un es ceru, ka jūs nākdami šeit uz baznīcu arī sagaidāt, ka jūs sastapsiet šeit tieši Jēzu un viņa klātbūtni un padomu, nevis kaut ko citu. Piemēram, kādu gudru filozofijas vai atziņas kundzi. Protams, tās ir arī labas lietas,
Bet tikai Jēzus ir mūsu dzīvība, tikai Viņš ir mūsu dzīvības pilnība, tikai Viņš sniedz mūsu mīlestību, kas iedvesmo. Tāpēc mēs tālāk dosimies un apskatīsimies šīs dienas sprediķa tekstu. Un tā šīs dienas sprediķa teksts mūs atkal aizved pie kāda notikuma, kur divi Jēzus mācekļi, Jēkabs un Jānis, pie Jēzus piegājuši, lūdz viņam kādu lietu. Viņi saka, dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā, viens pie tavas labās rokas un otrs pie kreisās. Atkārtošana esot zināšana māte. Tā arī šeit atkārtojas jau iepriekš apskatītā doma par to, kurš Dieva valstībā ir tas lielākais. Iepriekš jau Jēzus saviem mācekļiem norādīja uz kādu bērniņu un sacīja, ka ikvienam ir jākļūst pazemīgam kā bērniņam, ka tikai pazemībā mēs varam pie Jēzus būt un viņa valstībā kalpot un dzīvot. Bet nē, mācekļi šo mācību stundu, kuru Jēzus jau bija viņiem stāstījis, nebija sapratuši. Tie atkal sāk dalīt Dieva valstības ministru portfeļus. Un kā redzam, tad Jēzus mācekļi Jēkabs un Jānis ir izdomājuši kādu lietu. Ir jāpasteidzas un jāiet pie Jēzus un jālūdz, lai viņš piešķir viņa labās un kreisās rokas ministru portfeļus. Jā, protams, pārējie mācekļi arī var būt ministri, bet viņi taču varētu būt labi ministru prezidenti. Bet mūsu kungs Jēzus šos divus karstgalvjus atvēsina ar vārdiem. Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts? Bet šie divi karstgalvji, Jēkabs un Jānis, saka, mēs varam. Bet Jēzus tiem teica, to biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet. Un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Mēs varam redzēt, ka Jēkabam un Jānim patiešām kaut kas ir sakāpis galvā. Jēzus arī tiešā tekstā viņiem saka, ka jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Jēkabs un Jānis ir tik ļoti pārņemti ar amatu ieņemšanu, ka vairs neko citu nedzird. Jā, mēs esam gatavi atdot visu, lai šos amatus ieņemtu. Jā, mēs varam tikt kristīti Jēzus kristībā un dzert viņa biķeri. Mēs to varam. Tikai dod Jēzu mums šos ministru portfeļus. Dieva valstības ministru amatus. Bet mēs redzam, ka Jēzus nepiekāpjas, viņš saka, to biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet, un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Jēzus vārdos, viņa atbildē mācekļiem izskan vārdi par biķeri un kristību. Ko šie vārdi nozīmē? Kas ir biķeris, ko Jēzus dzers, un kas ir kristība, kurā viņš tiek kristīts? Vārdam biķeris vajadzēja, jo spēcīgi ieskanēties Jēkaba un Jāņa ausīs, jo lasot un mācoties veco derību, viņi taču zināja, ko nozīmē biķera simbols. Biķeris ir Dieva tiesas un soda simbols. Jēzus iet savu ciešanu ceļu, lai dzertu Dieva tiesas un soda biķeri mūsu dēļ un mūsu vietā. Tāpēc arī pirms savām ciešanām Ģedzemanes dārzā
Jēzus uz Dievu Tēvu sauca: Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Jēzus saka, ka viņš tiek arī kristīts, bet viņu jau pirms tam kristīja Jānis Kristītājs. Un varētu sacīt, ka šī viņa kristība turpinās. Jēzus savā kristībā uzņēmās visus pasaules grēkus, un nu viņš iet savu ciešanu ceļu, lai izdzertu Dieva tiesas un soda biķeri mūsu dēļ un mūsu vietā. Bet kā tad mums saprast šos vārdus, kurus Jēzus saka Jēkabam un Jānim? To biķeri, ko es dzeru, jūs dzersiet, un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Jēkabam un Jānim taču nebija jādzer Dieva tiesas un soda biķeri. Viņiem nevajadzēja nest pasaules grēkus, bet Jēzus tomēr tiem sacīja, ka viņa biķeri viņi dzers un tiks kristīti tajā kristībā, kurā viņš tiek kristīts. Ko tas viss nozīmē? Kristus izdzertais Dieva tiesas un soda biķeris ir kļuvis mums par svētības biķeri. Viņa nestā kristība ir kļuvusi mums par kristību uz grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Soda biķeris un kristība uz nāvi, caur Jēzus nāvu un augšām celšanos izgājuši, ir kļuvuši mums par svētības biķeri svētajā vakarēdienā un par savienošanos ar Kristus dzīvības spēku svētās kristības sakramentā. Mīļie, cik mēs varam būt pateicīgi un priecīgi, ka mums ir šāds svētības biķeris un ka mums ir tāda svētīga kristība. Un šīs Kristus dotās svētības mūs padara lielākus par visiem Dieva valstības ministriem kopā ņemtiem. Kristus dotās svētības svētajā vakarēdienā un svētajā kristībā. Tās mūs dara par Dieva bērniem. Un tas ir tiešām kaut kas daudz vairāk nekā ministru amati. Šeit mēs atkal varam iztēloties kādu situāciju. Piemēram, ka valsts galvenā amatpersona ar ministriem ir sanākuši kopā uz kādu sapulci. Un tad valsts galvenās amatpersonas bērns dod savam tēvam ziņu, ka viņam ir radusies kāda problēma, un viņam vajag savu tēvu sastapt. Ja tā, tad valsts galvenā amatpersona visiem ministriem sacīs: jūs pasēdiet šeit, bet es aiziešu pie sava bērna, man viņu ir jāuzklausa. Un tieši tāpat un vēl vairāk ir mūsu ticības dzīvē. Jā, patiesībā Jēkabs un Jānis no Jēzus prasīja ļoti mazu lietu. Jo kas gan ir Dieva valstības ministrs salīdzinājumā ar Dieva mīļo bērnu? Tikai bērniem ir īpaša pieeja pie saviem vecākiem. Ministriem tādas pieejas nav. Un šķiet jau, ka vēlāk Jēkabs un Jānis šo lietu saprata. Jēkabs, apliecinot Jēzu, gāja bojā asinsliecinieku nāvē, bet māceklis Jānis mūža nogalē, visas lietas vēlreiz pārdomādams, un draudzē raksta: redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti par Dieva bērniem, un tādi arī esam. Jānis toreiz nerakstīja draudzē: mīļie, nu redziet, mēs esam tapuši par Dieva valstības ministriem, par valdītājiem. Nē, Jānis raksta to, kas ir svarīgs arī katram no mums. Redziet, cik lielu mīlestību Dievs Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti par Dieva bērniem, un patiešām mēs tādi arī esam.
Dieva dotā dievbērnība ir lielākais mierinājums un iedrošinājums, kas mums vien var dzīvē būt. Te varētu sacīt, ja nu mums dzīvē ir jāmeklē drošība, padoms un mierinājums, tad to mums ir jāmeklē Dieva dotajā dievbērnībā. Tajā, ka mēs tiekam saukti par Dieva bērniem. Jā, drošība, padoms un mierinājums nebūs rodams mūsu sasniegumos, vienalga vai tie būtu sasniegumi laicīgajās vai garīgajās lietās, valsts lietās vai draudzē. Nē, tikai mierinājums pie Dieva Tēva ir lielākais un labākais, kas vien mums dzīvē var būt. Bet šeit vēlreiz atkārtosim, kas ir mūsu dievbērnības pamatā, ja kā mēs tad kļūstam par Dieva bērniem? Saņemot svētības kristību un saņemot svētības biķeri. Svētības kristības un svētības biķere saņemšana ir paša Jēzus uzņemšana. Kad mēs saņemam svētības kristību un mēs katru reizi, kad saņemam svētības biķeri, tas vairo mūsu ticību un ticība vairo mūsu pārliecību, ka mēs piederam Dievam, bet šī pārliecība mūs stiprina mīlestībā un dod cerību un spēku dzīvot tālāk, dzīvot ar mieru. Dzīvot ar mieru pat vētru vidū. Un pat tad, kad elle gaudo un krāts pasaule trako, mūsu dzīves notikumu trako. Un tad mēs varam vērst savas acis uz Dievu, uz savu dievbērnību un sacīt, lai taču tas viss trako, lai pasaule trako, lai visi vēlni trako. Jo viņi taču vēlas novērst mūsu acis no dievbērnības žēlastības. Bet es aicinu to nedarīt. Pārbaudījumu, ciešanu, ļaunumu, varbūt arī svētību un prieka vidū atcerēsimies, ka mums ir Dievs, kuru mēs drīkstam saukt par savu mīļo Tēvu. Par to nav nekā lielāka, par to nav nekā labāka un svētīgāka. To turēsim ne tikai savā prātā, bet dziļi savā sirdī. Un lai Dievs mums katru dienu dod šo žēlastību atcerēties un ik brīdi sev sacīt šo ticības apliecību. Dievs Tēvs, es esmu tavs bērns. Dievs Tēvs, es patiešām piederu tev. Āmen.